Nav sveiki visiem. Tā agrāk māja bija, es jau atceros tā māju. Bet signāli daudz, jā, un katru reizi atbrauc kaut ko atrod. Šitā ir tā vieta, kur es to dzels krustu savējo atradu. Tagad zeme sasēdusies. Domāju, kamēr nav sasēsts lauks, kur katru mirkli jau viņi arī sasēs. Jāmēģina kaut ko vēl te atrast. Nu, ar krustiem jau tik daudz nemētājās, jā. Tā kaut kāds monētas varbūt, kaut ko. Kas man interesanti bija, redz, ko redzēt. Vilka pēda. Sunim mazliet citādāk ir. Te diezgan tā vieta tāda. Viņš jau medī, jā. Tā ir stirnas pēda un redz, ka blakus vilķos. Tramīgs dzīvnieks. Reti var ieraudzīt. Nu, es redzējis, bet es nekad nevaru nofilmēt. Viņš tik ātri nokopjās. Nu, ko? Tas īsumā tas plāns. Cīruļi jau dzied. Pavasars nāk. Pēc mēneša jau būs mājvietas, kas ir tādas nekoptas, jau aizaugušas. Bet, nu, kā jau katru gadu. Tad sākam. Nu, varbūt pirmā monēta. Kaut kāds 10 alumīnija friču pogas izraka. Poga tā jau ir monēta. Nu, divnieks. Samirs. Tas vispār. Nē, tā poga, man liekas, ka ir. Jā. Kaut kāda poga. Nav šitā toči monēta. Man liekas, ka 2 santīmi. Nē, tas ķēzriskais. Nav tas ar krustu vienu laiku. Šitas bišķi vērtāks. Nu, labi. Es saku, tad signāli daudz. Korķis nolasīs, drāts visāds. Nu, tāds ir. Nav vēl viena monēta, man liekas, ka padoma šitā būs. Pirmā ar man likās padoma, nē, ir šitā. Šitā ir padoma. Rāmi 20 kapeiks. Signāli daudz, tik monētas nav. Nav signāls skaļš loģiski bija. Nav. Caur laiku. Caurums. Izsists. Ko viņi tik vērtīgi, ka viņi kaklā nesāt. Pagaidām nevar. Eku caurums. Varbūt tā nav monēta. Nu, tā izstāst pēc monētas caur laiku, ka nē, viņi tā. Nu, labi. Skaidra ziņa nav. Nesāts kaklā. Vēl viena monēta ir. Pēc piecīša izstās. Tas nav piecīs, tas sudrabs. Šito nevar rīvēt. Kaut kāds reks. $10 centi. Viņš sudrabs jau. Būt, ka viņš nav. Nav uzspļauši viņā. Tā ārzem monēta. Pat treķņiks. Kaut kāds reks. Nu, latvieši jau vienmēr ceļojuši. Nu, tas ir atvests no ārzemēm. Nu. Tas itāļi. Mēģināsim pievilkt. Negribās baigi rīvēt viņu. Šitas, jā, tas ir drīzāk karlaika monēta. Itālijā, te sāniņā, te var izlasīt. Nu, otrā puse. Kaut kādi ziedi. 10 centi tie ir. Nu, zaļi pūhās izracis. Sacepums. Tikai kas tas atcepies. Redz, kas divas.
O! Tas ir labs. Tas ir labs. Šoks man iestājās. Šito es negaidīju. 1905. gada. 15. Šitā ir 1 kapeka, 16, 17 kapeikas uzreiz. Šītas vispār. Jāpabakstās, varbūt te vēl ir. Tas ir no kabats caur laikā izbirs. No. Šito nevar jaukt kopā. Atlauzīs pie galda viņa. No. Izsvied ārā, domā, jāapstās vēl. Tas, ko vēl ir. Normāli, te maķels. Pie paša ceļa viņš. Tas maks. Nu, baigi labi. Iedver. Vienā bedrē 5 monētas. Es jau uz šito uz telefonu nobildēju. Viens ir baigi treknais te čavīts. $50 kapeiku. Un redz, ko viņš bija iekšā. Nu, tie, kas šorts skatīsies, redzēsiet. Jā, varbūt, ka vēl kaut kas. Tas ir vāks. Vēl te bija iekšā. Šitie mazāki. Viens un tās 2 puskapeikas. No, tur tas maciņš bija kaut kāds spošs. Izstās pēc sudraba. Nu, ied. Šis taču sudrabs, tas nav alumīnijs. Jā. Man liekas, ka vēl viena monēta. O! 20 kapeikas. Sudrabs tas ir sudrabs. Šodien iet. Maigi sakot. Vēl viena monētiņa. Cinks. Nevar jau visu laiku sudrabu rakt, cinku ar vajag parakt. Īstenībā diezgan švaki rokās tagad. Ko te vēl? Vienai reizē man liekas, ka varētu arī rimties. Nu, katram cits raksturs, cits jau satrakojās. Man vai sapriecājos, citreiz kaut ko izraks. No. Tas maks bijis. Redz, ka tas stūrīts no maka. Maks pazaudējies čavim. Spiedās naudu viņam. Skaisti. Šitā reti sanāk. Lai nav tāda ilūzija, ka nu tik tā baigi iet. Nē. Nu, šodien beigšu, kā es teicu, ja es vējš arī pūšu. Ne vējš, garīgais tāds. Pietiek. Redz, ka naudiņa atspiedusies. Nezinu. Nospriežot pēc šitā, vai nu kaut kāda planštīta, bet visdrīzāk maks. Sudrabs nav daudz, bet pietiekoši. Pietiekoši te. Ja tā paļurkata tīri daudz. Nu, ko apstīsimies tad? Kas tai makā bija? Es mēģināšu pievienot video, kur es notīrīšu tās monētas. Es vismaz sudrabu mēģināšu notīrīt, bet tie ilgi vilksies. Jā, šī tie zaļie, viņi dažādi.
tipi, jā, man. Kamēr nesāk tīrīt, es nezinu, jā, it kā prasa, liekas, ka tur, varētu būt jēdzīgi, bet brīžiem grūti iet, jā. Kopā 18 monētas bija makā, jā, es saku, es mēģināšu notīrīt, pastāstīšu, cik tas zudums tolaik bija, jā, papētīšu. 9 monētas no sudraba, pārējās no vāra, jā. Šī sudraba apakšā ir 2 kapēka. Šīs abas ir, jā, tā ir 50 kapēka, 20 kapēka, 2 10 kapēkas, tā arī 10 kapēka, 15 kapēka. Šīs visas ir vāra monētas, jā, puskapēciņas, jā. Tas maks bijis, standarta maciņš, jā, kur bijuši, var saprast, teiksim, kā, teiksim, 20. gadsimta sākumā ir kas tajā maciņā ir bijis, jā. Teiksim, var redzēt pat, ka šo apstās. Visdrīzāk šī 15 kapēka te ir bijusi pa virs, jā, viņa tādā veidā tad ir stāvējusi pēc tāda spieduma, jā, Es viņu, kad rakā ārā šito pirmo atradu, esmu mazliet aizskārs, jā. Redzams, tas ir mans izdarīts, tāds ar lāpstu. Uzreiz saka, tas 1897. gada, jā, viņš viens no populārākiem, man liekas, pār 40 miljonu, tās 50 kapeikas, jā, tas ir. Tādā raktā stāvoklī 20 eiro, jā. Šeit tā ir 5. gada, var redzēt, jā, 1905. arī nebūs reta, jā, tās jātīra. Tas, ka maciņš te pēc tām ādām var redzēt, jā, tas atspiedums. Man liekas, ka kaut kāda te vēl ielika monēti. Precīzi der. Pa virs vara monēta bijis, tad vēl kaut kas, jā. Jā, tas ir tas stūrīts makam. Metāliskais. Jā, blakus te monētas tās atrada atsevišķi, jā. 906. gada 20 kapēka. Šitā ir interesanta, tā ir Itālijas karalists, tad bija 1923. gada. Tā otrā puse. Es saku, ka es mēģināšu viņus patīrīt interesantākās, tad vēl pafilmēšu. Te ziedā bite ir, jā, 10 centi. Arī standarta monēta. Cik es skatījos tur ebējā, man liekas, 8-9 eiro viņas maksāja. Šo arī filmēju. Es nevienu neesmu pat ūdenī nomazgājis, ja gribēju, lai jūs redzat, kādas viņas izdraukās. Tā ir 1912. gada monēta. Šito nevar neko izlasīt. Nodils. Taisīts no monētas, jā. Bet kas ir bijis, neko es neredzu. Šīs, ko domāju, ka sudrabs visdrīzāk nav viņš kaut kāds viņš. Es viņu uz blīvumu mēģināšu pamērīt, neesmu mērījis. Kad uz lauka izties labāk, viņš arī tāds spoši izrakās. Bet visdrīzāk nav. Tad, kā saka, pāris dienas patīrīšu, tad vēl piefilmēšu, apstāstīšu, ko pa maka saturu varēja iegādāties Cerskās. Krievijas laikā, jā, es paņemšu kaut kādu 1908. gadu, jā. Ja būs kāda jaunāka monēta, tad ir skaidrs, teiksim, jā, bet pagaidām man izstāsta, ka tās ir pirmskara, jā. Jo tā pirktspēja strauji samazinājās karam sākoties, jā. 14. 15. gads jau ir, kad bija viss stingri dārgāks.
Nu ko, tad vēl neatvadamies un skatīsimies jau tad patīrīt tās monētas. Nu ko, apstīsies. Kā jau teicu, mēģināšu sudrabu notīrīt, jā. Jā, tas aplikums ir zvērīgs, jā. Te apstās uz to varu monētu, jā. Viņa, ka notīrīs, viņa būs spoža, tā kā tikko taisīt. Jā, tas ir agresīvais aplikums. Nu, kā jau es tur čau runāju, vienas saka, visdrīzāk atejā maks iekrits, jā. Šitas te, teiksim, tiešām agresīvā vidē, jā. Nu, droši vien pat nebija pamanījis, jā, un tā tas viss arī notiek. Kas tad te sanāca? Kopā maka saturs, ja paņem kopā ar varu monētām, jā, tad bija rublis 60. Jā, un man bija interesanti, protams, kā es teicu, jā, painteresēties, kas, kāda tā pirktspēja bija. Šī monēta ir atsevišķi, jā, uz lauka atrast. Jā. Pirmais, teiksim, jau uz to tīrīšanu skatās. Šeit ir tie no sala tās pumpas. Nezinu, droši vien, ka nerādīs kamera, jā, bet kvalitāte labāk un tīrās nesalīdzinām. Jā, teiksim, tās uz lauka atrastās monētas tomēr savādāk, jā. Vieglāk, jā, tīrās. Pārējās visas ir tajā makā bijušas. Nu, kā es iemanējos, ja jaunākā šī 1907. Gada, tad nebija kļūdījies, jā. Paņemsim to pirktspēju, jā, ko tu varēji nopirkt par rublu 60. Nu, ja pieiet, teiksim, piesim pie tādām lietām, kas večiem tuvāks, jā, cik tad maksāja šnabu pudeli, jā, nu, pudeli degvīns, jā, toreiz nebija puslitrs, bija 0,61, jā, bija cits tās mērvienības, jā, tad varēja nopirkt par 40 kapekām to kazjonku, jā, kas bija tās standarta šņabs, jā, un tad, teiksim, ja gribēja divreiz caur filtriem izdzīt to, jā, 60 kapekas. Nu, rupi sakot, par šo monētu sanāca 0,6 litri, jā, standarta šņabs, jā, un pa 10 kapekām varēja 12 sālītos gurķus nopirkt, jā. Nu, teiksim, noņemam nost, jā, tas, teiksim, tas būtu šņabis un tie gurķi. Pa 20 kapekām bija vakariņas normālā krogā 3 ēdieni un 2 čarkas, jā, kas apmēram 120 grami šnabis, jā. Nu, kas vēl? Nu, vienu ripiņu jāpaņem, teiksim, 10 kapeikas papiros, jā, paciņi. Jā, tātad paēduši esam, iedzēruši esam, papiros ir. Nu, kas te pāri palika? 30, 40, 50, 70 kapeikas. Nu, sievai cukuru nopirkt. Man liekas, ka 25 kapeikas vai 30 bija kilogramā tas cukurs, kas, teiksim, agrāk dārgāks bija, jā, nu, 3 kilo cukurs. Bet, nu, ko te viens dzers un ies uz skrogu, jā, teiksim, divatā, tad, jā, vēl uzies skrogu vēl 40, 35, nu, labs ir. Nu,
šeit vēl kaut kas paliek, ja, teiksim, atkārtosim. 6 šnabītes un skābētie gurķi, tas starterīts. Tad viena persona krogā un otra persona krogā. Tur, kā saka, mēs paēdām un katram pa 2 čarkām, ja, vēl šnābs pa virsu uzmaucam. Smēķi mums ir. Ja vairāk smēķēs, labs ir 2 pakas. Tas kaut ko pieķert, ja. Pa 15 kapējām mazums tur, teiksim, after party, ja. Tur var kaut ko piekost vēl. Ja, kā redzēt, diezgan normāli, ja. Es te mēģināju arī vienu čalu mēģināju pārskaitīt mūsdienu naudā, ja. Tas ir minimums 100 eiro, ja. Tas te maciņš mūsdienu naudā. Starp 100 un 200. Jā, tātad tas bija tiem laikiem diezgan ievērojams zaudējums. Jā. Nevarēja tur nekādas drēbes sapirkties, bet 100 un plus eiro, jā, mūsdienās ir arī normāla nauda. Tāds apskats. Jā, var iespoilerēt tie, kas skatās šortus, jā. Būs man. Jā, vēl viens ir bijis tas izbrauciens. Būtu vērts viņus apstīties, jā, tad jūs vienmēr esat soli priekšā tiem, kas neskatās, jā, īsos videoklipus. Tur ir viens tāds, man bija acis platis, ja, kad es to priekšmetu atradu. Ko? Tā līdz nākošai reizei.